Dabā viss ir pilnīgs. Cilvēks un dzīvnieks ir daļa no lielās harmonijas, kur viss ir vienots. Šī ir Frīda. Frīdai ir 8,5 gadi. Frīda 3 reizes ir kļuvusi par mammu, un viņai ir 23 bērni. Frīda dzīvo mājās kopā ar ģimeni un citiem suņiem. Terapijas suņiem ir svarīgi dzīvot ģimenes vidē, lai būtu tuvāk cilvēkiem. Dzīve ir prieka pilna, bet reizēm notiek kaut kas, kas liek nolikt pie malas darbu un izklaidi. Taču, kad veselība atgriežas, var atkal doties piedzīvojumos. Frīda ir terapijas suns, un kanis terapija ir ārstēšana ar speciāli atlasītu, apmācītu un pārbaudītu suni. Frīda palīdz cilvēkiem pārvarēt bailes un nedrošību, mazināt trauksmi, depresiju, uzlabot fizisko aktivitāti un mācību procesu. Viņa var sniegt pozitīvas emocijas. Frīdas saimniece viņu reizēm sauc par direktoru, jo Frīdai patīk audzināt citus suņus. Frīda tagad strādā tikai dažas reizes mēnesī. Viņa sadarbojas gan ar bērniem, gan ar pieaugušajiem, ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, strādājot skolās, bērnu dārzos un sociālās aprūpes centros. Taču īpaši mīļš viņai ir darbs veco ļaužu pansionātos, kur viņai saka mīļus vārdus
un baro no karotes. Frīdei patīk braukt mašīnā. Tā viņai ir gandrīz kā otrās mājas. Kopā ir nobraukti daudzi tūkstoši kilometru. Uz mežu, darbu, ceļojumos, līdz pat Itālijai.